Domāju, ka nu jau ik viens ir dzirdējis par izdegšanu. 2023. gada Kanter veiktajā pētījumā Latvijā 41% aptaujāto atzina, ka pēdējā gada laikā ir piedzīvojuši izdegšanas pazīmes. Vēl ir darbaholisms. Arī tas neizklausās labs, bet kāda vaina perfekcionismam, apņēmībai un aizrautībai. Mans vārds ir Māra Uzuliņa, un šajā darbmācības sērijā par to, kā mūsu personība un psiholoģiskās iezīmes miedarbojas ar darba dzīvi. Es sarunāšos ar ārstu psihoterapeitu Ernestu Pūliņu Cini. Ernest, lūdzu pastāsti, kurā attīstības posmā un kā tieši cilvēka dzīvē un psihē ienāk darbs? Es tā arī par šo jautājumu apdomāju pirms šī ieraksta, un es domāju, ka tur nav vienkārši atbildi, jo tur ir noteikti, ka tas pats sākums varētu būt meklējums agrā bērnībā, tik līdz bērns sāk nodalīt sevi no apkārtējās pasaules. Tad, kad viņam rodas tā uztvere, bet esmu es, un ir tie vispārējie. Un tā darba perspektīva rodas, kad ir jāiegulda kaut kāda enerģija, lai dabūtu to, ko es vēlos. Teiksim, vai man ir jāpasaka kaut kas skaļi, atnāks vecāks, baigais darbs, man ne, bet ideja, es kaut ko izdarīšu, es pēc tam dabūšu atalgojumu. Tas nedaudz manipulatīvi izklausās. Tā ir normāla sociāla interakcija, jo kaut kādā ziņā šis vārds manipulācija mēs varam potenciāli ieiet dziļāk, nevajadzīgi nesaistīt ar šo tēmatu, bet manipulācija pēc būtības ir visa sociāla interakcija. Es arī šobrīd, kur jums ierakstā, stāstu kaut ko es gribu, lai jūs atceraties, lai par kaut ko jūs aizdomājaties. Arī manipulācija, vai ne? Tā kā attiecīgi šī te bērnam, šī te agrā ideja, ka ir kaut kas jāizdara, lai es dabūtu sev rezultātu. Un, ja domājam par darba holismu vai kā tādu potenciāli problemātisku attīstības tendenci, tad es domāju, ka tas attīstās tajā brīdī, kad bērns nedabū to, ko viņam vajag, tad, kad viņš ir ieguldījis adekvātu laiku. Attiecīgi, viņam ir jāiet pāri savām normālajām, ierastajām pūlēm, viņam ir atkārtot jāsauc, viņš, teiksim, mazs bērns taisa tur mākslas darbas zīmē un rāda mammai tētim, un teiksim, tur viņi tā paskatās, varbūt īpaši neko neatzīmē, neapbalvo nekādā veidā, kaut vai ar smaidu vai nepasaka forši, un tas bērns iet un atkal un mēģina vēl kaut kādos veidos, lai dabūtu to vecāku uzmanību, to kaut kādā ziņā to atalgojumu atkal, ja. Un tad tās, es domāju, būtu tās pašas dziļākās saknes, nevienmēr tās būs tās, ko mēs atceramies, vai kuras tā ir apzinātā atmiņā, bet kādreiz tur līdz tam var nonākt, teiksim, psihoterapijas procesā vai tādā pašanalīzes procesā, ja pats iedziļinās savās domās, atmiņās. Un es domāju, pēc tam dzīvē arī, protams, ka spēlē loma šī te sociālā vide, tā kultūra, kurā mēs augam, jo kultūra jau pēc būtības arī mums pēc tam, tā teikt, iemāca to, ka kāds darbs ir jāiegulda, lai dabūtu to rezultātu. Un šeit es negribētu, lai klausītājs mēģina, tā kā iebraukt otrā grāvī, kad arī, kur viss man nāk, nav nekas nepie kā jāpiestrādā, tad tā ir šīs pēdējās ģenerācijas viena potenciālā problemātika, kad vecāki pārāk viegli dod to apbalvojumu, pārāk viegli dod planšetes, pārāk viegli iedod kaut ko, pie kā ierast būtu nedaudz jāpacīnās vai nedaudz tā frustrācija jāiztur. Un tad, protams, ka mērenībā viss ir slēpjās. Bet ja ir, tā teikt, iemāca to, kad ir, lai būtu labs dzīvē, lai būtu kaut ko sasniedzis, ir jāiet obligāti 10 dažādos pulciņos pēc skolas, ja tu neiesi, tad neko nesasniegsi dzīvē.
tas ir tas message vai tā ziņa, ko daudz jaunieši īstenībā saņem, un pēc tam augot viņi to arī, tā teikt, integrē savā personībā, un Es esmu labs, ja es daudz strādāju, darbam nav jābūt patīkamam, atpūsties var tikai tad, kad darbs ir padarīts līdz galam, ārā spīd saule, tad obligāti jāiet strādāt. Šādas atmiņas no bērnības es dzirdēju sarunājoties ar saviem vienaudžiem, ko mēs varam sagaidīt tagad, kad mēs esam pieauguši. Ja, šis ir tas darba tikums vai veids, kā mums attiecības ar darbu ir pasnieguši vecāki. Jā, tur ir tiešām runa par to balansu. Jā. Kaut kādā ziņā mēs tiešām varam runāt par to tikumu, par spēju samērīgā apjomā izturēt ciešanas, izturēt grūtības, bet samērīgi, ja, lai pēc tam būtu tas atalgojums, lai pēc tam būtu gan pieaugušā dzīvē tā nauda, vai bērnu vai pusauģu dzīvē tā sociālā atzinība, vai tā teikt, vecāks pasaka, es ar tevi lepojos, forši malacis, ieguldīju darbu, un es sasniedzu to rezultātu. Mērenībā viss ir. Jā, teiksim, ja tas apbalvojums nav bijis pietiekams, vai ir bijis jāstrādā tā, kad jāiegulda tāda enerģija, ka burtiski sevi ir jālauž uz pusēm. Un, teiksim, tur laiku sociālajai dzīvē vispār nevelta. Ir kādreiz man tādi piemēri bijuši, kur vecāki nāk uztraucās par to, ka bērns, teiksim, par daudz datorspēles spēlē. Un, es mēģinu tad visam sīk smalki saprast, kas tad notiek, cik daudz tad viņš spēlē tās datorspēles, kur tad viņam aiziet tā vispārējā dzīve. Izrādās tās datorspēles viņam ir aptuveni pusstundu līdz stundu dienā, un pārējo laiku ir skola, pulciņi, pēc tam mājas darbi, un kāpēc vecākiem nepatīk? Tāpēc, ka tas bērns, viņš tā vietā, lai ēstu vakariņas pie vakariņu galda, viņš ēd vakariņas pie datorspēlēm, kamēr viņš vēl socializējās ar draugiem. Kaut kādā ziņā ļoti saprotam tā bērna reakcija, šajā gadījumā tur jaunieša reakcija agrie 11 gadi, ka viņam ir vajadzīga šī sociālā dzīve kaut kādā ziņā, un tad tas ir tas, kā viņš mēģina to realizēt. Iespējams, tā ir arī kā coping stratēģija, stratēģija, kā tik galā ar kaut kādu stresu vai grūtībām, un tad vismaz viņš mēģina tur izlikt ārā. Tad skaidrs, ka šeit nav problēma par, teiksim, datoru atkarību, bet problēma par tādu veselīgu balansu, kurš, teiksim, šajā brīdī netika tik tālu sasniegts veselīgi apmērā. Kādas vēl funkcijas mūsu iekšpasaulē veic šī strādāšana un darbs? Kā tu jau minēji, ka iegūt kaut ko, kas man ir vajadzīgs, vai ir vēl kaut kas, ko darbs un strādāšana vispār mums iedod tai mūsu iekšējai videi un pasaulē? Jā, tad tur mēs varam skatīties jau caur šo pieaugušo perspektīvu, kā pieaugušais var mēģināt sevi izprast un tā teikt, negluži diagnosticēt, tā nav arī slimība, tur mēs varam pēc tam parunāt par to, kā to labāk nodefinēt, bet tā teikt, pajautāt sev šos jautājumus, kas ir tas, ko es iegūstu, un teiksim, tas, ko mēs dabūjam, ir pašvērtējums. Ja, teiksim, ja cilvēkam ir tāds šaubīgāks pašvērtējums un, teiksim, ieguldot daudz stundas darbā, upurējot ģimenes dzīvi vai sociālo dzīvi ar draugiem, dabū lielāku algu vai kaut kādu papildus piemaksu, tad darbā motivācijas sistēmas, tad saņemot to ciparu vai saņemot kaut kādu uzslavu no tā priekšnieka, kaut kādā ziņā tas iekšējais mazais bērns tiek atalgots, pasaka, jā, tu esi labs, malacis, forši, un tā kā, tas pašvērtējumā tāda kompensācija sanāk. Tāda, ja domā par kompensāciju, tad ir tas stereotips, ja, par tiem krutējiem džipiem, ja, un kompensāciju. Kaut kādā ziņā varbūt līdzīgi tāda paralēla var vilkt. Zinu, ka darbu kā metodu izmanto arī terapijā. Varbūt tu vari īsi pastāstīt, kā?
Kā tas strādā? Skandalozā darba terapija, ja? Es domāju, tas strādāts ar to, ko es jau nedaudz pieminēju iepriekš, kā kaut kādā ziņā tā frustrācija ir nepieciešama, arī teiksim, bērnam augot, bez frustrācijas attīstība nenotiek, tai frustrācijai ir jābūt, un disciplīnai ir jābūt. Un tad caur to arī šī darba terapija, manuprāt, tur ir vairāk aspekti, bet šis būtu viens, caur to arī tā darba terapija strādā, ka ir nepieciešama pašdisciplīna, ieguldīt enerģiju, ieguldīt laiku, un pēc tam kur darbiņš ir izdarīts. Un tas kaut kādā ziņā ir, ja domājam par to darba terapijas ideju, tad tas ir veselīgāk nekā, teiksim, saņemt čeku beigās, jo, teiksim, ja tu pats dari darbu, teiksim, tur taisi putnu būrīšus vai tur stādi dobi, tu pēc tam vari redzēt to savu izdarīto darbu. Un kāpēc tas ir veselīgāk? Jo tu pats sev iekšēji radi to atalgojumu. Tev nevajag, lai kāds no malas konstanti tā kā apstiprina, jā, tu esi labs, tu esi malacis, tu esi foršs, tev nevajag tā konstanto čeku no malas. Ja, kad, vai to rēķinu, tu pats sevī vari to sajust. Tā darba terapija man arī kaut kādā, vismaz automātiski asociējās ar fizisku darbu darīšanu, un tad tur mēs varam runāt arī par citiem mehānismiem, kā fizisks darbs ies kopā arī ar fizisku slodzi, kas, tur ir diezgan plaši pētījumos aprakstīts, kā veselību aizsargājošs un veselību veicinošs faktors gan psihiskai veselībai, gan arī ķermeniskai veselībai. Kā uz darbaholismu skatās psihoterapeits? Vai tā ir atkarība, cita veida traucējumi vai varbūt vienkārši mīlestība uz darbu? Kā es teiktu, kā psihoterapeits, nekas nav viennozīmīgs. Noteikti tas būtu iedziļināties katrā situācijā, katrā konkrētajā pacientā. Par to, tad vispirmais jautājums būtu, ko tad viņš sasniedz no tā darba, ko viņš dabū. Teiksim, jā, tas darbs ir kā stiprināt pašvērtējumu, tad attiecīgi mēs skatāmies uz to kā pašvērtējumu problēmu. Ja, teiksim, cilvēkam ir kaut kādas citas emocijas, ar ko viņš netiek galā, un darbā viņš kaut kādā ziņā slēpjās vai potenciāli izreaģē kaut kādas citas sajūtas, tad tā ir vairāk kā tāda aizsardzības mehānisms, kur paslēpties no kaut kādas reālās dzīves. Tad es arī pārdomāju par šo tēmu, es iedomājos par jauniem vecākiem, bet tas tāds diezgan tipisks piemērs ir, teiksim, tur tikko pēc bērna piedzimšanas mamma paliek mājās un teica aiziet strādāt, un teica strādā vairāk stundas nekā parasti, pat ja finansiāli viņiem ir ok. Cits jautājums, ja finansiāli viņš pieklibo, bet pat ja ir ok, kādreiz viņš mēdz strādāt vairāk. Un tad mēs atkal varam skatīties dziļāk, kāpēc tas tā ir. Varbūt viens ir tas, kad ir grūti izturēt to neskaidrību, to neziņu, kas nāk kopā ar bērnu piedzimšanu. Tātad šī aizsardzība no šīm grūti izturamām emocijām. Varbūt arī aiziet uz pašvērtējumu atpakaļ, ka teiksim, jauniem tētim bieži vien nav daudz tā darba mājās, un viņš ir vairāk kā tas emocionālais un fiziskais atbalsts, bet viņam iespējams iekšēji nepietiek ar to, lai sajustos, ka viņš ir labs, ka viņš ir gan labs tētis, un tad viņš iet kur strādāt, un ko es parādīšu, ka esmu labs, un es arī sajūtīšos, ka esmu labs. Tā kā, šis jau parāda to, ka mēs tik ļoti dažādos virzienos varam aiziet, un katram tas ir diezgan individuāli, nevaram tā vispārināt, ka visiem būs viens mehānisms. Vai varbūt tā, ka man vienkārši tiešām ļoti, ļoti, ļoti patīk strādāt, vai aiz tā vienmēr būs kaut kāda tāda tomēr mana personības iezīme vai kaut kas nepiepildīts, kas ir tas motivators turpināt tā? Jā, šeit īstenībā bija viens pētījums, kas interesanti nodalīja darbaholismu un potenciāli negatīvās sekas uz veselību. Un tur pētījumā tur tā nodala to darbaholismu atkarībā no tā, kāds ir entuziasms, kāds ir azarts un kāda ir tā iekšējā deksme par to darbu.
ja šī te deksme un interese un azarts, un tad būtībā šīs te negatīvās sekas pat nav. Vai pat darbs ir tiešām vairāk kā šis pozitīvais faktors. Jo tas iet kopā ar iekšējām vērtībām, ar iekšējām vajadzībām. Nu, teiksim, esmu glaznotājs un man uznāk iedvesma tur 3 naktī, es iešu glaznot un man būs iedvesma, vai skatoties no malas tāds, tev ir jāguļ, veselīgi ir gulēt, un tad piecelsies no rīta un strādās. Nē, ja viņam ir azarts, viņam ir interese, un tad iešu un darīšu. Un to arī pētījumi saka, jā, ka ja ir šī interese un tas azarts iekšā, tad tās negatīvās sekas nav tik izteiktas, jo viņas sakrīt ar iekšējām vērtībām. Un, teiksim, tur sociālā dzīve, viņam nav tik augstā vajadzībā, viņam, teiksim, ir citas tās vajadzības. Bet, jā, citos gadījumos, kad ir vairāk sevi spiež un kaut kādā ziņā tos iekšējos konfliktus mēģina atrēģēt caur darbu, tad cieši veselība, gan fiziskā, gan psihiskā veselība. Vai šis glaznotājs arī var izdegt? Savā ziņā, jā. Atkal nekas nav viennozīmīgi, kā jau cilvēks. Viņš nav tik vienkāršs, un psihi arī nav tik vienkārši. Tu vienkārši minēji par vērtībām un vajadzībām, un man šķiet, mēs bieži izdegšanu saistam tieši ar tādiem misijas darbiem, kur it kā tu īsteno to savu kaut kādā ziņā sūtību un tās pieredzi savas vērtības un iespējams palīdz cilvēkiem arī viņiem uzlabot savu dzīvi, un tur arī slēpjas sakne reizēm tajā izdegšanā. Jā, tur bija Paulam Stradiņam bija teiciens dodot gaismu sadegu. Tas, protams, ka izdegt kaut kādā ziņā var. Tur mēs atkal nonākam pie tā, ka cilvēks nav tik vienkāršs, un viņam kaut kādā ziņā varbūt tā ir deksme, bet kaut kādā ziņā viņam var arī pārklāties ar to iekšējo konfliktu. Teiksim, ar tādu depresīvu personību, ka citu vajadzības ir daudz svarīgākas par manējām. Tad iekšēja pārliecība par pasaules būtību. Un, teiksim, tam ārstam var būt tā deksme un interese un azarts un cik forši un cik interesanti un tik vērtīgi palīdzēt. Bet te pašā laikā viņa tā personība arī spēlē lomu, ka viņš var arī degt ārā, jo viņa iekšējās sajūtas par sevi, kādā ziņā liek savas vajadzības noliek daudz zemāk nekā citu vajadzības. Bet no savas pieredzes arī varu teikt, ka ir ļoti grūti pieņemt to, ka arī mani resursi ir izsmeļami un ka arī man tie resursi ir ierobežoti un novilkt šo te robežu, kur mana aizrautība, mans entuziasms un varbūt arī mīlestība uz darbu jau sāk ietekmēt manu veselību negatīvi. Kā ieraudzīt šo punktu? Es domāju, droši vien kā visas pārējās tās psihiskās veselības lietas, nevienmēr mēs paši varam viņus ieraudzīt, un tad ir labi, ja ir kāds no malas, kurš palīdz pamanīt vai ieraudzīt. Šeit ir, teiksim, darbdevēji dažkārt organizē tur psihiskās veselības nedēļas, un tad gan bieži runā par izdegšanu, par privātās dzīves un darba balansu. Un tad, teiksim, tādā, pasākumā vai kādā diskusijā var aizdomāties, varbūt šis ir man, varbūt tas arī mani kaut kādā veidā jau ir skāris vai potenciāli skars, vai tas varbūt ir Jānim no man blakus kabineta, es varētu aiziet ar viņu parunāt un mēģināt palīdzēt viņam ieraudzīt. Bet vai tas Jānis klausīsies? Kā, ja es redzu, manam kolēģim ir iespējams šī te problēma, es kā nespeciāliste, kā man norādīt uz to, vai kā viņam likt, vai paskatīties iespējams uz sevi no malas? Kā to izdarīt? Manuprāt, tas atgriežas bišķiņ pie joka par psihoterapeitiem. Zini, cik psihoterapeits vajag, lai es spuldzīti nomainītu? Nē. Tikai vienu, bet spuldzītē ir jāgrib.
Un tas ir arī tā būtībā reālajā dzīvē, kad tam cilvēkam kaut kādā ziņā ir jābūt atvērtam, dzirdēt to, ko tas otrs saka. Jā, teiksim, pieeja no malas Jānim, tam cilvēkam no malas, viņa teiktajam ir jābūt tādam empātiskam, viņam ir jābūt siltam, cieņpilnam, nevajadzētu būt kaut kā uzbrūkošam, pārmetošam, normāli forši cieņpilna saruna. Un te pašā laikā arī tā saņēmēja pusē, tur arī personības iezīmes var nospēlēt lomu, teiksim, ja tur ir, teiksim, tāds izteiktāks plānādens narcisms būtu, tad viņam būtu momentāli ievainojamības sajūta, viņš uzreiz sev metīsies aizstāvēt. Ko tu runā muļķi, vai to iedomājies, pārībā dari savu darbu, es darīšu savu darbu, ej uz savu kabinetu, strādā. Tur būs daudz dažādas personības tādas iezīmes, kas var nospēlēt lomu, bet tev kā cilvēkam, kurš ies Jānim palīdzēt, tu izdarīsi savu darbu, tu aiziesi normāli, draudzīgi, cieņpilni. Pateiks, jā, bet viss izsās, ka tev iespējams tu daudz strādā. Izsās, ka tu esi pārgurs tā, ka tev jau miedz ciet darbā un tu vienkārši strādā pārmēru un tev pat neprasa tik daudz strādāt. Protams, ka darba devējs grib, lai viņa darbinieki vienmēr ir atvērti un uzņemas jaunas pienākumus, ģenerē jaunas idejas. Ko tu ieteiktu priekšniekiem, lai līdz ar šo darbinieku motivēšanu, dažādu stimulēšanu nenovestu tos līdz izdegšanai? Jā, te ir tas, ko es teicu par to Jāni, kurš strādā pat vairāk nekā viņam prasa. Tad tā ir tā personība, viņa paša personības iezīme, ja, kad viņš gribēs strādāt vairāk. Bet te pašā laikā, jā, protams, arī tam darbdevējiem būs nozīme. Un aprakstīts, jā, kad ja ir pārāk liels tāds atalgojums, neobligāti finansiāli apmērā, bet kad kaut kādā ziņā tiek atalgots tas darbinieks, kurš iegulda pārmēr daudz laika iekšā, tad tas veicinās to, kad jābūs šī neveselīgā konkurence, kad būs rīkļu rāvēji savā starpā un rīvēsies un cīnīsies, kurš vairāk izdarīs darbus, kurš vairāk projektus nodos, kurš vairāk rakstus uztaisīs, kas kurā darbā ir jādara. Un tad, jā, tas ir tāda potenciāli negatīvo iespēju no darba devēja. Viņš var būt pārāk prasīgs vai pārāk atalgot tos neveselīgos darbiniekus, bet ko viņš var darīt pozitīvā virzienā, ir es teiktu tieši tāpatās kā jebkurš cilvēks, kurš iet pie Jāņa, viņam ir jābūt ar cieņu pret sevi un pret saviem darbiniekiem, saprast adekvātas robežas, kas ir tas, ko var prasīt. Ja kāds saka, ka viņš nevar izdarīt to darbu, tad satiecies, parunājies, mēģini saprast tiešām, kas tur ir pa lietu. Varbūt viņš ir tur izlucināts sliņķis no agri bērnības, bet varbūt tiešām tās darba prasības ir pārāk augstas un kā darbdevējs neesi izpratis, cik fiziski laika patērē tā darba izdarīšana. Bet tur vajag šo te cieņu un empātiju arī no darba devēja puses. Es gribu parunāt arī par tādu ļoti grūtu vārdiņu, kas ir nē, pateikt nē darbā, kad ir par daudz. Un reizēm to ir ļoti, ļoti grūti izdarīt, īpaši, ja ir šis te entuziasms un aizrautība, par ko mēs jau iepriekš nedaudz runājām. Un ja es zinu, kā šo jauno interesanto ideju, ko man piedāvā, jauno interesanto darbiņu, es pabarošu gan savu ego, gan savu prātu, gan CV, ir ļoti grūti pateikt, ne, pat ja es zinu, ka manas tās robežas un mani resursi, tur jau sāk izsīkt. Un ar katru jaunu jā nāk vēl piedāvājumu. Un ir šis te tāds jau ritenis, kur tev automātiski gribas visam pateikt jā. Un mesties tajā katrā piedzīvojumā. Ko darīt šādos gadījumos?
arī nav viennozīmīgi. Kamēr tas tev nekaitē. Bet reizēm šīs te izdegšanas un depresijas un viss pārējais uznāk ļoti pēkšņi. Tu esi skrējis, iespējams neesi bijis tādā kontaktā ar savām robežām, ar savu enerģiju, un tu vienā dienā vairs nespēji šo slodzi turēt. Jā, manuprāt, ļoti gudrs jautājums. Tur jau būtībā ir daļa šīs atbildes iekšā, kad tas nav gluži vienkārši par to nē, bet tas jau ir par iekšējām kapacitātēm, par spēju sev atpazīt, spēju atpazīt savus robežas, spēju atpazīt savas emocijas, un visu to plašo jautājumu būtībā. Ja cilvēks ir kontaktā ar savām sajūtām, savām prioritātēm, vajadzībām, viņš saprot, cik daudz viņam vajag tās, teiksim, sociālo dzīvi, lai viņš normāli funkcionētu, un cik daudz viņam, teiksim, ir azarts un interese tajā darbā un katrā jaunajā projektā un apņēmībā, ko viņš tagad apņemās. Ja viņš ir labā kontaktā, viņš biežāk arī spēj nospraust to skaidro nē. Tie, kuriem ir visgrūtāk nospraust skaidrās robežas un pateikt nē, viņi visbiežāk to nezina. Viņi visbiežāk paši neapzinās, ka viņiem vajadzēja pateikt nē. Protams, tur ir vēl pa vidiņam tie cilvēki, kuri gribētu pateikt nē, bet viņiem nelīdz galam sanāk. Es teiktu, viņi ir ceļā uz to, lai nospraust veselīgākas robežas, jo viņi jau apzinās, ka tā ir problēma. Un šeit varētu sekot uzreiz jautājums, bet kā tad risināt, kā tad pateikt to nē? Pateikt nē. Tas kādā ziņā ir tieši tik vienkārši. Kad jautājums ir, kā pateikt nē, tad es teikšu pateikt nē. Ja domā, kā stiprināt pašvērtējumu, lai nebūtu bailes no atraidījuma, nebūtu bailes no kritikas, tad tas atkal ir vēl daudz lielāks un plašāks jautājums, kā stiprināts par pašvērtējumu. Tas atkal iet caur sevis iepazīšanu, caur adekvātu mērķu izvirzīšanas, viņu sasniegšanas. Un tieši tāpēc, kā mazais bērns katru reizi, kad viņš aiziet parāda savu mākslas darbu mammai, tētim, un mamma pasmaida un tētis pasaka, jau forši malacis, un viņam stiprinās pašvērtējums. Tieši tāpēc arī pieaugušam cilvēkam, ja, viņš apņemās kaut ko izdarīt, viņam sanāk, viņam stiprinās pašvērtējums. Iespējams, tas jaunais projekts, kuram viņš nepateica nē, stiprinās viņu to pašvērtējumu, ja, kad minēja par to ego vajadzībām. Iespējams, tas viņam stiprinās to pašvērtējumu tik tā, ka viņš varēs saprast, man vairs šito nevajag. Es esmu audis, man vairs nākamos projekts nevajag, un būs ok. Es varu padalīties savā pieredzē, jo es esmu tieši šis cilvēks, kurš vienmēr, man pateikt nē, reizēm paņem tikpat daudz resursu un enerģijas, kā izdarīt to darbu. Bet es sevi tā kā trenēju vai izdomāju sev kaut kādus izaicinājumus, piemēram, mēnesi nekam neteikšu jā, neteikšu nevienam jaunam projektam jā, un tas kaut kādā veidā, laikam, apmāna manu kaut kādu šo te vajadzību pēc jaunā, jo tas ir arī kaut kāds izaicinājums uzreiz, un es gribu tā kā piepildīt viņu un uzvarēt to mēnesi, un varbūt tev ir kādas arī šādas līdzīgas metodas, kuras tu varētu ieteikt? Es parasti ar tām metodēm neaizraujos. Ja kaut kādā ziņā viņas ir diezgan pašsaprotams. Cilvēki paši iedomājās par to, kas viņam ir vissaizstošākais. Teiksim, ja es pateiktu, katram tagad darba holiķim uztaisīt sev izaicinājumu, neteikt jā jauniem projektiem veselu mēnesi, varbūt kādam cilvēkam tas nozīmē, ka viņš tagad pēc tam 3 mēnešus cietīs no tā finansiāli, un viņš pelnīs zemākā minimālo algu. Viņam vajadzēs individuāli apdomāt, kas ir viņam saprātīgs uzdevums, kā nospraust veselīgākas robežas. Varbūt kādam cilvēkam tas nozīmē pateikt nē vienam lielam projektam, kādam tas nozīmē pateikt nē mēnesi visiem jaunajiem projektiem. Kāds un kuram ir šis darbs, tie uzdevumi, kas viņam jādara. Un kaut kādā ziņā šeit nedaudz ieskanās līdzība ar atkarībām.
Darboholisms jau tas vārds pats par sevi, nāk, ir radniecīgs vārdam alkoholisms, ka tā viņš arī sākās, tā arī šo terminu izdomāja 60. gados, kā būtībā atkarība no darba. Viņa nav kā oficiāla slimība klasifikācijā, kā F šifra diagnoze, bet mēs varam runāt par to nedaudz arī caur šo prizmu, jo tur ir iesaistīta šī atalgojuma sistēma, kas ir pie daudzām citām atkarībām, kas ir visas procesa atkarības, tur sociālajie tīkli, interneta atkarība, seksa atkarība, bieži vien arī smēķēšana ir vairāk kā procesa atkarība, nevis kā nikotīna atkarība. Un tās atkarības, tajā skaitā arī šī darba atkarība, dod to dopamīnu, pīķi kaut kādā ziņā, ko esmu izdarījis, man ir forši, esmu atkal labs, un pēc brīža, kad nekas nav izdarīts, nekas nav sasniegts, teiksim, nāk virsū depresivitāte. Un tad no šī mēs varam arī potenciāli aiziet arī uz to vienu potenciālu risinājumu, kas ir būtībā risinājums, ko tikko arī teici. Desensibilizēt to dopamīnu sistēmu. Teiksim, nepaņemt kaut kādus jaunus lielus projektus vai jaunus kaut kādus uzdevumus, un neiedot to atalgojumu uz kādu brīdi. Tādu detoksu uztaisīt. Tagad populāri ir sociāla tīkla detoks, ja? Bet arī, teiksim, tādu darba detoksu pamēģināt. Šeit īstenībā, jā, svarīgi lūdzu, var šito gan es kādreiz pacientiem saku, paņem atvaļinājumu. Ir daudz tādi pacienti, kas nav ņēmuši atvaļinājumus tur 5 gadus, 6 gadus, un tad brīnās, ka viņi ir izdeguši. Saku, paņem atvaļinājumu. Tas kaut kādā ziņā var iedot višķi citu sajūtu un atgādināt par citām dzīves vērtībām. Bet ir cilvēki, kuriem ir grūti pateikt nē priekšniekam vai kolēģim, jā, lūdzu palīdzēt ar kādiem darbiem, un tad ir tā iekšējā sajūta, ka jā, bet es taču varu to izdarīt, kāpēc man teikt nē, vai arī, ja nē, tad kurš cits tur palīdzēs. Šī ir atkal pilnīgi cita prizma, no kuras paskatīties arī uz šo vārdu. Jā, tur atkal nebūs tik viennozīmīgi, jo kādreiz, teiksim, tā sajūta, kurš tad cits, ja ne es, būs situācijas, kur tiešām viņš ir vienīgais cilvēks, kurš to var adresēt, kurš tam var pievērst uzmanību, un ja tā ir, tad, saprātīgi tai palīdzībai var arī piekrist, saprast, ja, uzreiz ieintegrēt, teiksim, kaut kādā savā dienas plānā, atlikt kaut kādu citu darbu. Bet, ja, teiksim, domājam par to, ka tas ir vairāk tāds psihes, tāds izejas stāvoklis, kad, ja es pateikšu kādam nē, tad es vairs nebūšu svarīgs, es vairs nebūšu vajadzīgs, tad jau mēs runājam par vairāk personības iezīmēm, potenciāli kādreiz līdz pat tādiem traucējumiem, ka viņam burtiski šķiet, ka tas ir neiespējami pateikt nē, un ka tas ir bīstam paša personībai, pašvērtējumam, ka nedrīkst pateikt nē. Tad tā arī var būt, jā. Un citiem, protams, ļoti patīk šis cilvēks, jo viņš ir izpalīdzīgs un vienmēr piekrīt palīdzēt, piekrīt aizvietot darbā, piekrīt paņemt lieku darbu, pastrādāt virsstundas. Jā, viņš var patikt. Šeit ne visiem. Būs cilvēki, kuri labprāt izmantos šo cilvēku, tāpēc, ka viņš ir tik izpalīdzīgs. Vienmēr kaut kur aizbrauks, vienmēr kaut kur izpalīdzēs, vienmēr veltīs vairāk laika, upurēs kaut kādas savas vajadzības. Viņu var potenciāli ļaunprātīgi izmantot. Labi, saņēmos, pateicu nē, un tagad man ir vainas sajūta. Ko ar to iesākt? Jūties vainīgs. Nē, kā labi, nopietni. Kā jebkura emocija, viņa mums kaut ko pasaka. Ja? Vainas sajūta mums saka, ka mēs esam kaut ko slikti izdarījuši, mēs esam nodarījuši pāri. Un tad, ja domājam, ka tā ir patoloģiska vainas izjūta vai nepamatot vainas izjūta, tad
tad tas, teiksim, tev sev iekšējā jautājumi varētu būt, vai tad es tiešām esmu nodarījis pāri? Kam es esmu nodarījis pāri? Vai tiešām es biju tas, kurš bija atbildīgs, ka viņam tagad ir nodarīts pāri? Jā, varbūt, ka tas nebija manos darba pienākumos, bet man paprasīs, ka uzslaucīt jums šeit grīdu, jā, un es pateikšu nē. Kāds noteikti sajutīsies vainīgs, teiksim, es domāju, stulbi, man palūdz tā ļoti sirsnīgi, jauki, bet nē, es nedarīšu, tas nav mans, jā, un tad, kādā ziņā izskaidrot sev to vainas izjūtu, ka, nē, tas nav pamatoti, nevietā, nav nodarīts pāri. Pat ja tu man sāks raudāt es negribu pati. Es varu sākt arī apsaukāties, un tad es varu kolēģiem pateikt, cik ļoti šis cilvēks ir neizpalīdzīgs, jo es taču palūdzu tikai uzslaucīt grīdu. Jā, un tur varbūt šis spiediens un tā manipulācija no malas, tur, teiksim, ja pašiem jau ir bijušas grūtības ar robežu nolūkšanu, ir bijušas grūtības ar vainas izjūtu, tad ir gan grūti piešiem pašam atpazīt to, ka tās vainas izjūta ir nepamatot. Un tad šis spiediens no malas, spiedīs vēl vairāk uz vainas izjūtu. Un tur, tā teikt, labas, kvalitīvas, cieņpilnas attiecības no malas var palīdzēt. Teiksim, ja tur kāds cits kolēģis, teiksim, tur ienāk un pasaka, nē, šitā te Māra visiem tā saka, jā, ka, tā nav tā vaina, jā, kad, vai, tas pats, ka psihoterapeits vai psihologa konsultācijās, var palīdzēt, iedziļināties tās sajūtās un mēģināt saprast, jā, kad, kas notiek ar tām sajūtām, kāpēc tev tā vainas sajūta arī ir, vai tiešām viņi pamatoti, un kas tavā personībā ir tāds, kas tev liek justies tik bieži vainīgam. Darba vietā, kā jebkurā sociālā situācijā, droši vien mēdz nostrādāt tāds salīdzināšanās instinkts, kuram tur ir labākā alga, sliktākā alga. Es daru vairāk, viņš dara mazāk, saņem to pašu algu, vai visi citi neko nedara, bet es esmu lieliskait visā. Par ko šīs tādas, ja tas kļūst par tādu ikdienas rituālu savā galvā apcerēt, ka, es tur tā un viņi citādāk un salīdzināšanās savā starpā, par ko tas liecina? Es domāju, ka daļai atkārtoties. Jā, jo daļai tas ir par to, ko mēs iepriekš runājam, par to pašvērtējumu. Jā, kaut kādā ziņā viens no tiem mehānismiem, kā stiprināt savu pašvērtējumu, var būt caur to salīdzināšanos. Kur es sasniedzu kaut ko, man kaut kas sanāk, viņam nesanāk. Tātad es esmu labs, man sanāk, forši. Un tādā veidā stiprina to savu pašvērtējumu. Kādreiz tas ir arī, teiksim, ir šī nepamatotā sajūta un pārspīlēta sajūta, kur ir tāda, burtiski tāds stāsts dzirdēt, kur man šķiet, ka es saprotu visu daudz labāk nekā vispārējie. Viņš to izdarīja 6 stundās, es varētu izdarīt mierīgi 4 vai pat 3. Bet, es vienkārši negribēju. Tas jau uz tādu ritīgi pārkompensēšanu vēl, kad īstenībā iekšēji tik nepārliecināts par sevi, ka ir jāpārspīlē tā salīdzināšana. Tajā pašā laikā, ja runājam par salīdzināšanu, kādreiz šī salīdzināšana tiek padarīta arī par to lielo ļauno. Tieši tāpatās kā datorspēles un sociātīkli, jā, kad lielais ļaunais nedrīkst sev salīdzināt ar citiem. Nē, vajag sev salīdzināt veselīgās apmēros. Tas ir tomēr veids, kā mēs arī varam sev radīt kaut kādu dzinuli, augt un attīstīties. Teiksim, mazs bērns redz savu tēti, kā viņš iet un rekur ceļ lielu kaut kādu bluķi un tagad cirtīs malku un tāds, tas bērns sev salīdzina, viņš saprot, es to nevaru, bet viņam tas var dot iedvesmu mēģināt, viņam iedot mazāk cirvīt, un viņš tad mēģina skaldīt, ja. Tas var būt arī tāds pozitīvs motivators bez šī kaitīgās ietekmes. Bet ja nāk šādas domas galvā par nenovērtēšanu, par
to, ka, nu jā, es jau te esmu nesaprastais, vai mani te vispār nenovērtē, un es it kā jebkuru citu darbu varētu darīt, un tur mani novērtētu, bet vienlaikus es arī neeju uz to citu darbu, vai tas nesignalizē arī par, piemēram, to pašu izdegšanu? Nu, jā, te es arī dzirdu tā neviennozīmīgi virzienus, neviennozīmīgus virzienus, jo kaut kādā ziņā tur skan cauri tāds neglīts vārds, bet tāds narcisms, ja, kad kur sevi noliek, kur kāds uz te labais, ja, citi te sliktāki un te prasa pa daudz, bet ir arī veselīgākā daļa no narcisma, tāds, kad veselīgs pašvērtējums. Un varbūt, ka tas varbūt gan šis te neveselīgais, var gan būt arī, ka tas ir diezgan veselīgi īstenībā apzināties savus spējas, savus robežas, savus kapacitātes. Galā tas viss iet atpakaļ pie tās visas vecās lietas, tā kā saprast sevi, pazīt savu personību, pazīt savas emocijas. Kā samierināties ar to, ka citiem darbs nav tikpat svarīgs kā man? Vai ar šo sajūtu? Jā. Tas, protams, ir par vērtībām, prioritātēm dzīvē, bet reizēm ir ļoti grūti un izraisa dusmas, ka, kā es te tā strādāju, man darbs ir tur vissvarīgākā daļa no dzīves. Viņš vienkārši atnāk, nostrādā tās savas stundas, nekādus jaunus projektus neuzņems, aiziet mājās, atpūšas, un es palieku ar šo kā moderni teikt, droši vien toksisko ideju. Intervijas sākumā, pat pirms ierakstu minēja par to, ka būs kaut kas potenciāli tāds pretrunīgs, provocējošs. Es tagad pats to izdarīšu. Kā samierināties, ka citi sev identificējas ar citu dzimumu, nekā ir viņa bioloģiskais dzimums. Tieši tā pati lieta. Tā ir tava lieta un tā ir cita cilvēka lieta. Un kaut kādā ziņā mēs respektējam to, ka jā, viņš jūtās tā un es jūtos tā. Darbā varbūt tas nav tik pretrunīgi, bet kaut kādā ziņā tieši tas pats, kad mums ir jāsaprot, ka mēs esam dažādi cilvēki. Gan ar kapacitātēm vai šīm te spējām izdarīt to darbu, gan to enerģiju un interesi. Iespējams, tam kolēģim tas darbs ir tiešām tāds, ka viņš izdarīs tikai līdz 5, viņš nekad nestrādās no mājām, jo viņam patīk tā alga, bet viņam nepatīk darbs. Un viņš grib tikai to algu, viņš grib darbā pēc iespējas mazāk laika pavadīt, un labi, ja tam cilvēkam tas tā strādā, viņam tas iet kopā ar viņa iekšējām vērtībām, lai tas tā ir. Un, protams, darbdevējiem varētu nepatikt tāds darbinieks kādreiz, bet viņš darīs atbildīgi to darbu savus 8 stundas un tad ies mājās. Un tas cilvēks, kurš nepārstrādāsies, viņš iespējams pat retāk varētu izdegt. Tāpēc īstenībā kādreiz darbdevējs varētu pat gribēt šitādus darbiniekus. Ja viņš nepārstrādāsies, viņš nedegs ārā. Kāpēc cilvēkam vispār gribas karjeras izaugsmi un vai ir veselīgi, ja tas neinteresē? Protams. Tas ir tas, kā mēs pašrealizējamies. Tagad mēs tādā laikam tā dzīvojam, kurš cilvēki pa lielam var nospraust paši sev kaut kādus mērķus, kaut kādas robežas un limitus. Un viens saka, ka viņš grib apceļot pasauli, un tas ir viņa dzīves uzdevums. Cits saka, ka viņš grib dabūt savu 6 bērnu ģimeni, un cits saka, ka viņš grib pelnīt naudu tā, lai ir 6 ciparu kontā. Katram ir savs. Un, kādam tas būs darbs, citam tās būs vairāk attiecības, kas kuram dod šo piepildījumu sajūtu. Bet vai cilvēks var pašīstenoties un mazliet tā utopiski teikšu, bet visu dzīvi nostrādāt vienā darbā, kurā iespējams ir zema alga, bet vienkārši konstanti palikt šajā karjeras solī? Es domāju, ka kaut kādā ziņā jā.
Un tad arī par šo jautājumu es iepriekš jau aizdomājos. Kādreiz ir dzirdēts izteiciens, ka darbs kā ģimene, darba kolēģi kā ģimene. Un kaut kāda arī tāds neviennozīmīga ideja. Ja kādreiz to izmanto tā toksiskā veidā, kad, teiksim, tur darba devējs mēģina tādā veidā tur pārmotivēt savus darbiniekus, kur tev jārūpējās par ģimeni un ko ņem un rūpējies. Un ja tu nepildīsi savu ģimenes locekļu pienākumu, tad visi cietīs. Nu, tas ir tas toksiskais variants. Bet, ja domā, teiksim, par to jautājumu, kur varētu būt tāda, tāda piepildītības sajūta ar to, ka, nestrādā visatalgotāko darbu, vai visprestižāko, bet ir forši kolēģi un ir draudzīgi. Un tiešām ir šī kaut kādā ziņā šī ģimenes sajūta, ka ir normāls cieņpilns attiecības, var iet pārunāties. Un šitā bija viena radiniece, kur jau nomirusi, bet viņa stāstīja, ka viņi iet uz darbu, un tur kolēģi tādi, tur ir tik draudzīgi, iet un samīļo, un vienmēr apsveic svētkos, un tā, viņi gāja ar tādu prieku. Viņa jau tādā pensijas vecumā, vajadzēja strādāt vēl, lai nodrošinātu sevi, bet viņai ļoti patika. Un tas bija vērtīgs socializācijas aspekts īstenībā, kad iet un forši parunājās, un tur nepārstrādājās, un nedegā ārā, un ir interesanti. Tas darbs pats par sevi nebija pat tik interesants. Tur bija kaut kāda dokumentu kārtošana. Viņi saka, bet tie kolēģi tur tik jauki. Un es domāju, jā, tas darbs var dot to piepildījumu, ko, teiksim, citam cilvēkam dod sociālā dzīve, tad viņš var dabūt to pašu darbā. Perfekcionisti. Kāpēc daudziem šķiet, ka pirmkārt ir vajadzīgs sasniegt vienmēr pilnību it visā, un otrkārt, ka viņi vispār ir uz to spējīgi? Jā, tad mēs runājam atkal par personības iezīmēm. Un viens no tiem mehānismiem noteikti ir, ka tas ir tas veids, kā tavu iekšējo sajūtu par kā dabūt to, ka es esmu gana labs. Man ir jāizpilda visi augstākie nosacījumi. Un ik pa brīdim gadās tādi pacienti, kuri šobrīd vai, teiksim, iepriekš ir pieredzējuši to, ka viņiem skolā ir tikai 9 un 10, un īstenībā, kad ir 9, tad viņi ir tik pārdzīvo un burtiski raud un panikas laikums. Un ļoti bieži tas ir saistīts ar to, kad ir kaut kāds lielāks deficīts iekšā un kaut kāds lielāks trūkums, un kad nav bijusi gana liela tā uzmanība vai šī beznosacījuma mīlestība bērnībā. Un tad viņam vajag šo papildus nosacījumu, viņam ir jābūt perfektam, lai viņš dabūtu maksimālo iespējamo uzmanību, atalgojumu, un atalgojums mēs varam vilkt dažādos virzienos, gan finansiāls, gan mīlestības ziņā. Tas būtu noteikti viens no tiem. Cits virziens varbūt vairāk uz obsesīvu kompulsīviem traucējumiem, kur arī šādu perfekcionismu var redzēt. Tur atkal dažādos virzienos mēs varam aiziet jau tālāk, bet varbūt ne šodienas temats. Reizēm arī šis perfekcionisms vai tiekšanās uz to ir patiesībā arī tāds vislielākais šķērslis, lai sasniegtu lielus mērķus, jo šķiet, ka tie cilvēki, kuri daudz vieglāk pieiet lietām, viņi arī daudz ātrāk virzās tālāk, jo tu tur sēdi ar savām niansītēm un visu, un nekad tas nesasniedz to pilnību. Savā ziņā, jā. Teiksim, tur ir tas viens populārs fenomens, prokrastinācija. Liela daļa saskarās un cīnās ar to. Un tur, ja tas perfekcionisms aiziet tādā specifiskā virzienā, ka ir jābūt tik perfekti, tik labi, tik atstrādāti, ka tas paņem milzīgi daudz laika, tad jā, tas skaidrs, ka kaitē, skaidrs, ka nodara pāri produktivitātei un pašam, un, teiksim, gan liels stress un trauksme, un tā tad arī
izrietoši psihiskajai un fiziskajai veselībai. Tad arī pašsaprotam, ka tas skaitē. Tu minēji teicamniekus, vai šie bērni, skolēni, kad viņi izaug, ir tie pirmie rindā gan uz terapiju, gan uz izdegšanu? Uz terapiju rindā iet tie, kuri apzinās, ka viņiem kaut kas kaiš. Kad es tieši tāpat kā par to spuldzīti, vai ne? Palīdzēs tad, ja tu sapratīsi, ka tev kaut kas kaiš, ka tu gribi, lai tev palīdz. Tā kā tādi perfekcionisti, viņi nevienmēr nonāk, jo viņi nonāk tad, ja viņi saskarās ar izdegšanu. Kuras ir tās personības iezīmes, kuras iespējams jau varam pamanīt no bērnības, kuras signalizē, ka pašam sevi jāpieskata, lai neiedzīvotos izdegšanā? Tas ir pārāk vienkārši jautājums, sarežģītai problēmai īstenībā. Es nevarētu, tas cilvēks pats, viņš nespēs apzināties to, viņš nespēs piefiksēt. Tā kā teorētiskai mērķa auditorijai, lai viņš sev uzdod šo jautājumu. Bet mēs varētu runāt par vajadzību kontrolēt, vajadzību vadīt, par bailēm, par tādām milzīgām, šausmīgām bailēm, pieļaut kļūdas, nebūt perfektam, nebūt ideālam, bet arī jābūt tādā kontaktā ar to dziļāko iekšējo sajūtu par to, kāpēc tas tā ir. Esmu sapratusi, ka iespējams esmu darbaholiķe. Ko tālāk, ko es varu darīt, kā es varu risināt šo problēmu, vai vienīgais veids ir iet terapijā, vai ir kāds cits ieteikums, ko tu vari dot? Ir tādas lietas, ko var darīt jau saviem spēkiem. Tad tas tā teikt iekšējo tādu ego spēku stiprināt, tad viens būtu piefiksēt visas sekas, kas no tā ir. Ja, vai tur sociālā dzīve ir cietusi, vai, teiksim, fiziskā veselība cieši, paaugstināts asinsspiediens. Sev iespiest atmiņā ar tādu zīmogu ar visām sekām. Kāds ir iespējas uz tevi, uz tavu veselību un dzīvi. Tā teikt, pabiedēt sev bišķiņu. Tad, ja tas jau ir, tad var iet nedaudz dziļāk un mēģināt tos cēloņus rakt ārā. To jau var arī jau saviem spēkiem gan daudz cilvēku izdarīt, jo viņiem ir spēja, tā teikt, reflektēt par sevi. Un pie tiem cēloņiem var būt dažādi iemesli. Varbūt tas, ko mēs jau esam minējuši par teiksim, zemu pašvērtējumu, ja, kad, teiksim, darbs ir vienīgais veids, kā es stiprinu savu pašvērtējumu. Varbūt, ka darbs ir tas kaut kādā ziņā tas veids, kā es mēģinu izbēgt no atkārtotas traumas, ka, teiksim, ja bērnībā ir bijusi nabadzība, tad kādreiz šiem cilvēkiem tieši tendence pārstrādāties, bailēs no tā, ka viņi nonāks atkal nabadzībā un trūcībā. Šo īsumā mēs gan daudz redzam tādiem postpadomu tagad savienībā, sabiedrībā, kur cilvēkiem ir bail, ka viņi atkal nonāks kaut kādā trūkumā. Un tad viņi strādā un tik vienkārši, lai tikai būtu, lai viss būtu. Un tad beigās ir pārējiem, un tad nākamā paudze tiek pārlutināta kādreiz. Nevienmēr, bet kādreiz tas sanāk. Un tad, tas vēl tāds trešais solis, ko vēl var, par ko ir vērtīgi aizdomāties, ir apzināties palaidē faktorus. Un šeit ir tāda, aizdomāties par to, ka ne jau visu dzīvi esmu izdedzis. Visu dzīvi man ir paticis daudz strādāt, bet ne visu dzīves izdedzis. Ne visu dzīves pārstrādājos tieši tik daudz. Un tad mēģināt atpazīt šos te palaidē faktorus. Piemēram, es te minēju piemēru par jauniem vecākiem. Piemēram, tas ir jaunais tēvs varētu mēģināt apzināties, piefiksēt to, kāpēc viņam gribās strādāt tik daudz vairāk. Un tas viņa palaidē faktors varētu būt, piemēram, bērns ir ritīgi raudājis iepriekšējā vakarā, un viņam ir bail braukt mājās un piedzīvot atkal to bezspēcības sajūtu. Vai teiksim, palaidē faktors ir bijis tas, ka tur ir bijusi, tur kaut kāda mašīna ir bijusi remontā, un kaut kāda budžeta rezerve ir samazinājusies, un tagad atkal ir pārstrādāts tik daudz, kad jau paliek destruktīvi.
Un tad atkal šis te potenciāli bāls no nabadzības, kas ir bijis palaidējis tam darba holismu tā epizodē. Bet katram atkal ir individuāli, varētu būt atkarībā no tiem cēloņiem. Darbs ir saistīts arī ar identitāti, un identitāti neizbēgami arī ar darbu, kā sabalansēt savu dzīvi tā, lai pieaugušā vecumā konkrētais amats vai profesija nebūtu vienīgais, kas veido gan mūsu pašu, gan citu priekšstatu par mums. Jo bieži iepazīstoties, mēs tieši sakam, es esmu Māra un es vadu podcastu vai strādāju televīzijā. Arī pārāk vienkārši jautājums sarežģītākai problēmai. Ja kaut kādā ziņā es iepriekš minēju, ka tas darbs var būt, kā teikt, lielākā daļa no dzīves piepildījuma veidošanas. Un tur tiešām arī tā paša identitātei tas var būt priekšplānā. Un tad, ja mēs domājam par to balansu un potenciālu disbalansu, tad būtu sev jāuzdod šie jautājumi, kas tad es esmu, kādas ir manas šīs dažādās identitātes. Jā, tā, kur, es esmu tur ārsts, psihoterapeits, tur tētis un vīrs, un esmu arī šoferis. Bet iepazīstoties ar kādu iepriekš nesatiktu cilvēku, ko no šiem tu minētu? Es domāju, tam, ko es minētu? Es domāju, ka kā ar kurā situācijā, atkarībā no mērķa, kā ar ko es iepazīstos un ko es gribu no tās sarunas. Tā kā tas nebūs tik vienkārši. Bet tas, par ko es te iesāku runāt, bija, ka to vajag pašam priekš sevis, apzināties sevi un šīs savas dažādās personības daļas. Un katra daļa no tām ir jāpabaro kaut kādā ziņā. Piemēram, tāds. Būs cilvēks, kurš ir stipri introverts, un viņam nevajag daudz cilvēkus, viņam vajag skaita ziņā maz, bet kvalitatīvs. Viņam derēs īsa, sirsnīga saruna pusstundas garumā. Cits cilvēks, viņam vajadzēs noteikti nedēļas laikā vismaz 20 stundas paklačoties, parunāties. Un, ja mēs domājam par tām dzīves tām daļām vai tām identitātēm, tad, teiksim, tam introvertam tā sociālā identitāte, viņa būs piepildīta ar daudz mazāk socializācijas, un viņš varēs, iespējams, daudz vairāk daļu no savas identitātes veltīt, teiksim, tai darba identitātei. Viņš varēs daudz vairāk būt pārņemts ar darbu. Un tā, ka viņš atlaiž no darba, viņš var forši sirsnīgi izrunāties ar kādu cilvēku. Citam atkal tā darba identitāte būs salīdzinoši mazāk nozīmīga, salīdzinoši mazāku daļu aizņems. Tur nav absolūti pareizs, nepareizs. Tas ir tas, ko es gribu pateikt. Katrs mēs esam atšķirīgs. Mēs esam ārkārtīgi individuāli. Sarunas noslēgumā viens ļoti droši vien sarežģīts jautājums, bet Ernest, tev kā ārstam es gribētu palūgt vienu receptīti, kā atveseļoties no neveselīgām attiecībām ar darbu, ja es reiz esmu pamanījusi, ka man tādas ir, un ko varam katrs darīt preventīvi, lai no darba kaitējuma pasaudzētu gan sevi, gan arī savus līdzcilvēkus un kolēģus. Recepte. Atvaļinājums. Saprātīgs atvaļinājums, saprātīgā garumā. Pazīt sevi, savas sajūtas, domas, ļoti svarīgi vērtības, pazīt savas vērtības, saprast, kas man ir nozīmīgi dzīvē. Spēt veidot cieņpilnas attiecības, kur ir gan sevi, gan otru cieni. Tad tur būs uzreiz arī gan spēja pateikt nē, gan arī spēja palīdzēt kolēģim, gan arī spēja būt labākam priekšniekam. Sanāk 3 virzieni. Būs ok, es domāju. Paldies, ka biji ar mums LSM nīcā.